Tarifi. Tagad mēs arī zinām, ka plāni palūkoties, cik daudz un arī kādi cilvēki atrodas aiz viena vienīga elektrības skaitītāja, ir bijusi tikai tukša vāvuļošana. Un laikam jau lieki piebilst, ka no vēl lielākas nespējas tikt galā ar dažādu rēķinu nomaksu teju pusi Latvijas maisaimniecība tagad šķir vien nieka 1200, it kā dāsni atvēlētu kilovatstundu par tā dēvēto veco cenu. Nu, ne jau bez iemesla vēl pagājušajā gadā 41% ģimeņu mājokļu izdevumu sekšana bija ļoti apgrūtinoša, bet kopumā grūtības tikt galā ar rēķiniem bija 86% maisaimniecību. Ja nu kāds tiešām meklēja veidu, kā Latvijā vairot parādos grimstošu cilvēku skaitu, šis ir īstais veids, kā pateikt, mums valdībai nav naudas, tāpēc laipni lūdzam ellē. Kaut gan joks vispār bija. Tiesa dienu iepriekš, kad ekonomikas ministrs kaislīgākos protestētājus bija aicinājis pie sevis, un tarifu celšanas skaidrojumu formulēja visnotaļ dīvaini. Diemžēl politiķi, tā skaitā arī ministrs, nespēja pateikt, lūdzu, tarifs būs tāds. Un dara eksperti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tāpēc šī sistēma ir uzbūvēta. Un es vēlreiz apliecinu, ka es ļoti labi saprotu, cik tas ir sāpīgi, grūti un nepatīkami. Tas, ko mēs gribēsim darīt, darīsim visu, lai turpmāk tādas lietas neatkārtotos. Šobrīd tā summa ir izveidojusies. Turpmāk jau vairs nebūs jau cilvēkus, ko griezt vairāk jums. Tomēr īstais joks laikam tomēr bija lieliskajā un visnotaļ labi redzamajā kontrastā starp bālajiem protestētājiem un krietni nosauļojušos ministru. Sociālajos tīklos pat mēļoja Kārtis Kampers par veco cenu pabijis solārijā, tepat Latvijā uz pilnu klapi, kaut pēcāk pats teicās, nē, tas no Alpu saulītes esot, un arī tāpēc viņš tāpa kritizēts par atpūtas naudas netērēšanu Latvijā. Vēl jau vārgu smaidiņu mēs varam izspiest, ja par elektrības tarifu celšanu domājam kā par veidu demografiskās situācijas uzlabošanai. Kaut gan no otras puses raugoties, vīrietis mīl ar acīm, tāpēc uz lieliem panākumiem tumsā nav ko cerēt. Ja godīgi par šo tematu runājot, gribas vienkārši izslēgt gaismu, un tas viss. Bet tagad būs kārta LNT ziņām, ar kurām studijā ir mans kolēģis Ivo Goldmanis. Labvakar, Ivo. Sveiks, varbūt īsumā par ziņu tematiem tu vari pastāstīt. Redz, mēs te sēžam pļāpājam, bet cilvēki Meža parkā gatavojas Rīgas maratonam. Taupa elektrību. Un skrien. Labi, arī par to tātad ziņās jau pēc īsa brīža, bet tūlīt pēc tam, protams, muzikālais šovs Mazo dziesmas Latvijai. Mēs atkal tiksimies pēc 7 dienām. Tas nozīmē svētdienā. Paldies, ka skatījāties un ar labvakar!